Mēs varētu apskatīt arī kādus atsevišķus jautājumus, kas ir izraisījuši vislielākās domstarpības. Droši vien viņus varētu iedalīt dažādās grupās par Bībeles tekstu, kur daži mums varbūt ierasti panti agrākajos tulkojumos, pēkšņi ir no teksta itin kā pazuduši. Tas būtu, man liekas, tas vissvarīgākais jautājums. Tad mēs varētu apskatīt jautājumu par kādām atsevišķām personām, kas arī ir kaut kādā veidā bijušas saistītas ar šo jauno tulkojumu un par viņu iespējamo ietekmi uz to, kā tā Bībele ir veidojusies tāda, kāda viņa ir. Un tad vēl par atsevišķām lietām, kas skar tādus tīri valodas, gramatikas jautājumus par lielo un mazo sākumu burtu lietošanu. Bet mēs varbūt sākt ar to svarīgāko, ar šo iemeslu, kāpēc šis teksts, kas arī domāts kā tāds arī drusku noderīgs padziļinātai Bībeles pētniecībai, kāpēc šajā tekstā varbūt kādas atsevišķas teksta daļas, kas agrākajos tulkojumos bija ietvertas, šeit tekstā nav ietvertas, viņas nav pazudušas, bet parasti pie teksta ir dot kāda atzīmīta, dažos manuskriptos tālāk, un tad ir šī it kā iztrūkstošā teksta daļa. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc nevarēja šo tekstu, viņu varēja, protams, likt arī augšā, bet kāpēc šī tulkošanas koncepcija bija tāda, ka mēs tomēr pamattekstā viņu neliekam, jo savā ziņā tas ir saistīts ar to tekstu, no kur mēs tulkojam. Tas ir jautājums tad par to, ko mēs ņemam par šo iespējamo visticamāko oriģinālu, jo, kā zināms, no jaunās derības dažādiem pārrakstīšanas manuskriptiem, kuri daudz dažādas kopijas taisīts dažādos gadsimtos, ir saglabājušies 1000 manuskriptu. Tā ir vesela zinātne, kā mēs varam noskaidrot, kuri ir senāki, kuri ir jaunāki, jo, ja tā varētu mazliet tā vienkāršot paskaidrot, tā ir zinātne, kura, patiesība sakot, arī nav zinātājam ļoti sarežģīta. Jo, piemēram, vai tad cilvēks, kuram, piemēram, tagad, kas ir manu gadu cilvēks, tātad 60+, viņš taču varētu paskatoties kādu padomi laiku uzrakstīt dokumentu un mūsdienās uzrakstīt dokumentu un varbūt kādu vēl senākos laikos uzrakstīt dokumentu, salīdzinot pateikt, kuros gados kurš ir tapis. Ar kādu gadu desmitu varbūt kļūdu iespējamu, ja tas cilvēks nav speciālists, bet viņš tomēr pateiktu. Tāpēc, ka gan dokumentu noformēšanas, gan gramatikas, gan burtu rakstīšanas stils mainās. Ļoti, ļoti ātri, pat vienas paudzes laikā. Lūk, un tad ir šādi izdevumi, kur var redzēt, kā augšā ir teksts, un, piemēram, šajā lappusē, un citās pat vēl vairāk, un citās mazāk, apakšā ir tā sauktais kritiskais aparāts, kurš komentē, kāpēc un kādas lietas tad mēs varbūt uzskatām par sākotnējām, komisijas šī, kas ir veidojuši šo tekstu, viņi saka tātad savā vārdā, un tad ir katrs vārdiņš vai vārda secība kādā manuskriptā, viņi ir atrunāti šeit apakšā un pieminēts katrs konkrētais manuskripts vai manuskriptu grupa, kurā tas vai cits variants ir atrodams. Protams, cilvēks, kurš maz par šīm lietām zina, uzreiz samuls. Viņš saka, kā tad mēs varam uzticēties svētiem rakstiem, ja tur nav tāds viens teksts bez kaut kādām pilnīgi bez variantiem. Jāteic, variantu un tekstu atšķirību tik tiešām šajos manuskriptos ir ļoti daudz. Bet neviens no šiem variantiem nemaina teoloģiju vai tekstu būtību. Tas ir numur 1, kas jāpasaka. Otra lieta, kas būtu jāpasaka, senajos laikos
bija pavisam cita attieksme pret to tekstu, ko cilvēki tā kā, kas bija viņa bībele, ko viņi varēja sev atļauties, iedomājieties. Viens manuskripts, pilnas bībeles. Ja mēs runājam šeit par to Konstantīna oficiālo valsts pasūtījumu, kas lielā priekš tiem laikiem metienā tika apkopots un izveidots. Viens šāds kodeks iegādēji bija milzīgi naudu jāiztērē. To cilvēks nevar atļauties. Ja mums tagad vajadzētu nopirkt bībeli luksus automobīļu cenā, cik daudz varētu atļauties sev bībeli un cik daudziem viņi būtu. Tāpēc cilvēki, un kādreiz pat droši vien arī pirmās draudzes, varēja atļauties sev kaut ko ļoti nedaudz. To rāda arī tādi atradumi, kur ir atrastas senās bibliotēkas. Piemēram, kāds kristietis ir varējis atļauties no visas bībeles ko? Marka evaņģēliju, jo tas ir visīsākais, tad 1. Pētera vēstuli, un tad kādu no psalmiem. Un tā bija visa viņa biblioteka. Un tagad pārrakstītājs šo īso Marka evaņģēliju pārrakstīdams, bet tam cilvēkam taču būtu vērtīgi zināt arī to, ko es zinu no citiem evaņģēlijiem. Tāpēc kāds teikums no cita evaņģēlija tiek ielikts tajā pasūtījumā iekšā, tajā vietā, kur citā evaņģēlijā varbūt ir tas pats Marka evaņģēlija teksts iesākumā, bet tikai Marka evaņģēlija teksts pārtrūk šai vietā un izlaiž kādu vietu. Un pārrakstītājs tikai tāpēc, lai šie cilvēki, kuri gaida šo te manuskriptu, lai lietot savai dievbībai, lai viņiem būtu pilnīgāks ieskats Jēzus mācībā, viņš pieliek to klāt. Un tā nebija nekāda teksta viltošana. Tas bija pilnīgi saprotams tajos laikos. Tāpēc mums ir darīšana ar daudziem šādiem dažādos apstākļos, ar dažādiem nolūkiem tapušiem tekstiem, kas ļoti godprātīgi, kādas lietas arī ir varbūt drusku izmainījuši iepretīm tam, neizmainījuši, bet vai pielikuši klāt ne jau no sevis, bet to, kas ir citos evaņģēlijos teikts, vai to, par kuru viņi droši, ka Jēzus ir vēl kaut ko tādu sacījis klāt. Bet citos tekstos tas nav. Tā ir konservatīvāka tekstu grupa, un tur tas nav. Mēs varam redzēt, ka tātad parasti tekstā augšā, pamattekstā, šī apvienotā bībeles biedrība vai Nesls Ālanda institūts, vienalga, kas izdod šādus tekstus receptus, jeb šos grieķu tos bībeles tekstus, kā viņi cenšas senāko tekstu variantu, kas ir pēc manuskriptiem akceptējams, likt augšā. Bet tos, kas ir jaunākos tekstu versijās, vēl kaut kas pielikts klāt, tad to nekur nepazaudēt, bet atrunāt apakšā. Piemēram, mēs lasām Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā. Tur ir stāsts par kādu dēmonu izzīšanu, kur mācekļi nevarēja izzīt, bet tad Jēzus nāca un izzina šo dēmonu. Un tad mācekļi pienāca pie Jēzus atsevišķi un jautāja, kādēļ mēs nespējām to izzīt? Viņš tiem atbildēja, savas mazticības dēļ. Es jums saku patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Ierastajos, agrākajos tulkojumos bija turpinājums, bet šī suga, proti par dēmonu tiek runāts, nevar iziet citādi kā vien ar lūkšanu un gavēšanu. Tātad šeit pie teksta ir atsaucīti un apakšā ir uzrakstīts. Dažos manuskriptos tālāk, tātad šīs trūkstošais pants vai teksta daļa. Jāteic, pētnieki, kas ir sastādījuši šo te pamattekstu, viņi apkopodam visus tekstus, kur šī panta daļa ir vai kur viņa nav,
ir katru no viņiem atšifrējuši. Un tā doma ir tāda, burtiski tā, kā es jums teicu, tikai, ja es jums runāju par Marka evaņģēliju, ka tur kaut kas varbūt no kāda cita evaņģēlija ir klāt, tad šī daļa ir pienākusi no kāda Marka evaņģēlija. Pārrakstītājs ir uzskatījis, ka būtu svarīgi tam dievbijīgajam kristietim, kurš ir pasūtījis pie viņa šo te Mateja evaņģēlija norakstu, šo Mateja evaņģēlija kopiju, ka viņš zinātu arī to, ka Jēzus ir teicis, ka šī suga neiziet citādi. Kā tik ar gavēšanu un Dievu lūgšanu. Tātad, vai tur ir kaut kas mulsinošs, vai tur ir kaut kas tāds, kas varētu pārpratumus radīt? Taču nē. Zinīgs cilvēks, kas šīs lietas ir pētījis, viņš to saprot. Un tur nevajadzētu rasties nekādam pārpratumam. Vai tad Jēzus to teica, vai Jēzus neteica? Protams, ka viņš to teica, bet tajā tekstā sākotnībā, kā viņi ir uzrakstījis Matejs, visticamāk viņam nebija. Lūk, tas būtu par šīm te tekstu lietām, kas būtu svarīgi ņemamas vērā. Kā toreiz tie ļaudis, kas bija tuvāk pie apustuļu laika, šādu lietu dēļ nebija gatavi iet ķildā viens ar otru vai viens otru kaut kādā veidā apsūdzēt kaut kādās falsifikācijās vai kaut kādu tekstu papildināšanā vai tekstu slēpšanā. Protams, ka nē. Diezgan daudz neizpratnes un nemiera ir izcēlus kāda tāda, jāteic, tāda diezgan formāla tēma, bet ar tādu lielu svaru, proti lielo un mazo sākumu burtu lietošanu. Jāteic tā, te man vajadzētu mazliet vēsturiski ekskursu. Tad, kad atmodas laikā mēs dabūjām pirmās bībeles no ārzemēm, no mūsu trimdas latviešiem, kur bija izdots Londonas 65. gada izdevums, tur viņi, sekojot šai Enzelīna gramatikas pamatnostādnēm, profesors Bless bija tā kā to pēdējo izveidojumu tieši valodas ziņā veicis, tad tur bija tā tradīcija, kas bija arī vēl vecajos bībeles izdevumos, kā piemēram šeit, es tur rokā vienu krietni vecu izdevumu, kurš ir 29. gada Bībeles biedrības, ārzemju un Britānijas Bībeles biedrības izdevums, no kur mūsu vecvecāki iepazina evaņģēlija vēsti. Tur bija tā, ka šie lielie sākuma burti bija ļoti noreducēti, jo tika uzskatīts, ka viņi latviešu valodai tā kā būtu lieki un viņi saraibina tekstu. Piemēram, šeit es lasu no apustuļa Pāvila grāmatas romiešiem, 1. nodaļa. Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts par apustuli, izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš pa priekšu caur saviem praviešiem svētos rakstos apsolījis, par savu dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida sēklas un pēc tās svētīšanas gara ar augšām celšanos no miroņiem spēkā ir parādīts Dieva dēls. Lūk, mēs redzam 2. pantā, Dievs ir šis vietniekvārds, kas apzīmē Dievu, ko viņš, proti Dievs pa priekšu caur saviem apustuļiem, svētajos rakstos apsolījis, viņš ir ar mazo sākumburtu. Tāpat arī tālāk, tātad caur augšām celšanos no miroņiem spēkā ir parādīts Dieva dēls. Dievs ir ar lielo sākumburtu, dēls ar mazo. Gluži tāpat kā šajā jau revidētajā 2012. gada izdevumā. Tieši tāpat. Protams, ka lielā mērā to apjukumu un samulsumu izraisa tas, ka 95. gada revidētajā izdevumā, kas ir Londonas izdevuma revīzija, pie kuras arī es biju klāt, toreizējais Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Guntis Kalma mācītājs teica, ka mums vajag
taisīt tagad tā, kā tas ir krievu valodas sinodālajā izdevumā. Jo tur ir tā ļoti dievbīgi visi vietnieku vārdi, kas attiecas uz Dievu, viņi ir ar lielo sākumu burtu, un tad mēs varētu sekot šai tradīcijai. Jā, labi, nolemts darīts. Tagad ir vesela paudze izaugusi ar šādu tradīciju, un brīžiem viņa rada arī tādas, jāteic, tādas savādas tekstus pēc tīri savu vizuālā veida. Piemēram, Jēzus saka, es un Tēvs, mēs esam viens. Es rakstām ar lielo burtu. Protams, Tēvs ar lielo. Bet mēs, neskapēc ar mazo, bet neviens tur neman, ka tur kaut kas būtu ar to slikts tapis. Viens, jā. Kā tu Tēvs manītājs tevī, un tur viss šie vietnieku vārdi ir mums ar lielo burtu, vesels teikums iznāk ar lielo burtu. Ar to jau var dzīvot, nav jau nekas tāds īpašs, bet valodnieki, kas arī piedalījās šajā darbā, viņi teica, tas neatbilst tai tradīcijai, kas mums Latvijai bijusi. Pareizi, šī lielo burtu tradīcija mums ienāca ar sinodālo krievu tulkojumu. Un šeit, gan vecajos izdevumos, gan Londonas izdevumā ir pavisam cita, Enzelīna un Bleses, šo izcilo mūsu valodas veidotāju, tāda kopta tradīcija, kur mēs tomēr atsakāmies no šiem lieliem sākumburtiem. Vai tas padara godbību mazāku vai attieksmi pret Dievu tā kā necienīgāku? Tad, protams, nē. Mēs nevarētu apsūdzēt tēvus, kas ir veidojuši šo te izdevumu, ka viņi būtu kādi mūsdienīgi liberāļi. Nē, bet mēs esam sekojuši tam, kā viņi to ir darījuši. Mīļie, vēl viens jautājums, kas daudz ir satraucis, tas ir par kādām atsevišķām personām, kuras mēs tagad vārdā nesauksim, kas ir līdzdarbojušās pie šī Bībeles tulkojuma vai pie šī darba organizācijas. Un jāteic, ap to ir sacelts tik liels nemieris, ka gandrīz vai pat šis Bībeles tulkojums tādēļ būtu nederīgs vai kaut kādā veidā ietekmēts. Jāteic, un te būtu svarīgi atcerēties, ka jau arī apustuļu vidū bija Jūdas. Vai tādēļ baznīca nevar būt nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūrakmenis ir pats Jēzus Kristus, ja kādu brīdi apustuļu vidū ir bijis Jūdas nodevējs. Un šeit ir tā kā arī īstu zeltu. Proti, mums uz baznīcas ir apzeltīts gailis. Un tur vienmēr sēž kaut kādi putni virsū, un tad viņi sēž, un tad viņi atstāja kaut ko netīru uz tā zelta virsū, un liekas, tas gailis jau tagad vairs nav tik labs, viņš tagad nav tik spožs, bet paspīd saule, papūš vējš, un viss no zelta nokrīt. Un zelts turpina brīnišķīgi spīdēt. Tad tā, mums nevajadzētu tad domāt, ka kādu cilvēku līdzdalību šajā projektā varētu padarīt šo te Bībeles tulkojumu par nederīgu vai kaut kādā veidā ietekmētu. Kā jau varbūt šajā ievada daļā es teicu, visi lēmumi tika pieņemti koleģiāli. Nevienam nebija kaut kāda tāda ideoloģiska ietekme, vienalga, kas lai viņš būtu. Un ja kāds gribētu atrast šajā Bībeles tulkojumā kādu teoloģiskas ideoloģijas vai kādas liberālas ideoloģijas vai kādas atkal varbūt citas ideoloģijas ietekmētu tulkojumu, viņš to vienkārši neatradīs. Tad par šīm atsevišķajām personām vārdā nesaucot, ja tā varētu sacīt. Viena no šīm personām brīnišķīgi, godprātīgi organizēja visu to, lai šī tulkošana varētu notikt, lai līdzekļi tiktu piesaistīti,
lai bībeles tiktu drukātas, izplatītas, dāvinātas pansionātiem, bērnu internātiem un draudzēm. Visu šo gadu laikā no šīs personas es šajā komisijas vai tulkošanas vai redakcijas komisijas darba laikā nedzirdēju nevienu ieteikumu. Es viņu balsi nedzirdēju. Vai ar to, ka kaut kā tad varētu izrādīties, ka šī persona kāda acīs ir diskreditēta, no tā tad būtu ciets bībeles tulkojums? Taču nē. Vai arī, piemēram, kāda cita persona, kas varbūt kaut kādā apkaunojošā veidā, un tiešām tas ir ļoti sāpīgi to redzēt, ir pēc tam, jāteic, saistījusi sevi ar kaut kādiem paziņojumiem vai īpašiem video. Šai personai bija uzticēts pārlasīt jauno derību un izšķirt kādas atsevišķas kļūdas, sarakstīt to uz lielas papīra lapas un iesniegt komisijā. Un kur vajadzīgs arī paskaidrot, kāpēc viņš to vai citu lietu ir ieteicis. Tad komisija apmēram ceturto daļu no šiem ieteikumiem arī pieņēma, jo tas bija acīm redzami izķertas kaut kādas kļūdas vai kaut kāda paviršība, kas jau tādos apjomīgos darbos arī gadās. Bet tas bija komisijas lēmums un pateicība tam cilvēkam par to darbu, ko viņš bija ieguldījis, ka viņš bija tās kļūdas, jeb kā mēdz teikt, kā blusas, izķēris. Un tā varētu arī tad, sacīt vēl par kādiem citiem ļaudīm, pret kuriem ir celti iebildumi, bet galu galā šis ir darbs, ko ar Dieva lūgšanu un ļoti lielu iedziļināšanos un 10-kārt pārlasot atkal un atkal jau iepriekš izreģēto tekstu, ir veids cilvēku grupa, pret kuru šādu visādi iebildumi, patiesībā sakot, nevarētu tikt nemaz celti. Vai atsevišķu personu, diemžēl, vai kādi grēki, vai kaut kas tāds, kas diskreditē viņus pašus, vai to var attiecināt uz Bībeli un pateikt, tāpēc viņu nelasiet, tāpēc viņi ir briesmīgi un kaitīgi, tad jau baznīca nevar būt nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamata. Jo viens no apustuļiem ir bijis nodevējs. Nē, baznīca aizvien ir. Un arī šī Jūdas zīme, ja tā var teikt, arī baznīcā vienmēr ir klātesoša kā pamācība. Nekad nebūs nevienā vietā, kur ļaudis darbojas pie Dieva lietām, tā, ka visi būs tīri un šķīsti. Vienmēr būs arī ļaudis, par kuriem tā nevarēs gluži teikt. Es nesaku tagad par tām personām, kas ir minētas šeit, bet nevaram mēs gaidīt, ka kaut kur draudzē vai baznīcā vai pie kāda svētīga darba nebūtu arī ēdens vecā čūska kaut ko darījusi. Bet vai tad tāpēc šis darbs nenotiek? Baznīca ir celta Elles vārtos, bet Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Mīļie brāļi un māsas, Kristus mācekļi. Atcerēsimies, ka tie pirmie mācekļi, kas Jēzum sekoja pa Palestīnas zemi, viņa zemes gaitās, bieži vien savā starpā strīdējās. Viņi nebija vienprātīgi. Kādreiz bija atrasts kāds, kas Jēzus vārdā izdzen ļaunos garus, bet neturās ar viņiem kopā, un tad Jānis un Jēkabs viņiem bija aizlieguši to darīt. Un visās šajās lietās mūsu pestītājs arī aprādams un pamācīdams savus mācekļus vienmēr teica tā: turiet sāli sevī un mieru savā starpā. Un te arī ir līdzīgs gadījums, kur mācekļu starpā ir notikusi kāda ķilda. Šī tulkojuma dēļ. Laikam taču viņš ir to vērts, ja viņš tik ļoti nepatīk kādam, kuram nepatīk Dieva vārdu izplatīt mūsu tautā. Gan pestītājs nomierinās sakarsušos prātus, gan pestītājs atkal brāļus savedīs kopā, un viņi varēs apkamties kā mīļi brāļi, jo nekas jau tāds nav kristīgā draudzē, par ko mēs nevarētu izdiskutēt, izcīnīties, izplūkties pat, ja vajag.
un pēc tam nevarētu kā mīļi brāļi apkamties. Bet Dieva vārds paliek īstais, skaidrais, brīnišķīgais zelts paudžu paudzēs. Un arī šis Bībeles tulkojums vēl nesīs lielu svētību mūsu tautā. Pateicību Dievam viņam par to.